Čau visiem! Klausies, beidzot ir Hercride Malaga. Esmu klāt, mocītis sagatavots un esmu gatavs braucienam. Paskaties, saulīt arī uzspīdējusi un foršais Hercride. Jā, pārdojas čalis un... Mans Ducati Desert X. Tā, ja nemaldos, šitī tā vietiņa, jā, kur es pirmo reizi novēlos no motocikla. Paskaties, mēs pirms 2 gadiem ar Robertu, manu krustdēlu, braucām no tās puses. Un tur, ko baltā mašīna, mēs tur, pieparkojāmies ar mocīti, un tā bija pirmā diena, mēs bijām nobraukuši jau vairākas stundas. Man lādējās ārā telefons, saplīsa lādētājs, var sakot, viss bija slikti.lv, un tad, kad mēs tur apstājāmies, es kāpjot no moča vienkārši novēlos. Kājās vispār spēka nebija, bet kā nekā tā bija pirmā reize vispār, kad es kalnos biju ar tāda veida motociklu, tā kā šito te Ducati, tas bija tie Moto Morini. Nu jā, reku te paplosījušies arī lieti un vēji, ir koki sakrituši. Šitā visi ceļi, vai ūdens, vai dubļi. Stop! No, tur jau kaut kāds lietiņš ir mazliet nāk no tās puses. Nu, klausies, to ne tā kā filmā. Uz kaut kādiem bruņinieks uz zirga jāja, metāla bruņās lielu zobenu. Un tur tā pūķis tālumā kaut kur izlien ārā. Esmu tagad beidzot apstājies savā galamērķī, tur skaisti kalni. Un man ir zupa. Man ir vistas zupa silta ar maizīti. Tagad apstāšos, paēdīšu, izbaudīšu, pastaigāties, tagad mākoņains, bišķiņ lietus, bet tas nekas, mierīgi, kaut kā tā. Jā, šī brauciena mērķis bija rast sevi mieru, uzticēties sev, jā, kaut kā tā.
Es kaut kur mazliet jūtos kā šajā te Baskervilas sunī. Laikam noķert to mirkli, kad vairs negribās nekur skriet. Baigi maģiskā vieta. Nu kā, es jau teicu, ka šis man tā kā arī tāds terapeitiskais brauciens ir. Un tā šobrīd šeit jau Torkalu kalnos ir tāda, kad ir super. Nav neviens man līdz, kas man novērš manu uzmanību, manu fokusu. Man nav neviens, par ko jārūpējās, kā saka, vai bērni vai sieva un tam līdzīgi, vai kāda ekskursijas grupiņa. Es esmu pilnīgi viens, daru, ko gribu, un te pa kalniem klīst, un ir fantastiski skaisti. Un te tā klīstot, es sajūtu, ka baigais saspīlējums iekšā ir tāds savilkums, spriedze kaut kāda. To, teiksim, no masieru viedokļa varētu teikt, kad ir kaut kādi iekšie muskuļi, kuriem tik vienkārši klāt netiek, viņi tādi savilkušies krampjaini, un kaut ko tādu sevi jūtu. Varbūt tas ir tas iemesls, kāpēc ikdienā es arī tā diezgan ātri enerģiju zaudēju un izdegu, ka ir kaut kas iekšā tāds. Tā kā esmu nenormāli pārgurs. Šodien pa kalniem nostaigājies un ļoti daudz grūtas takas bija. Bija dubļi un sledeni akmeņi, bet tas forši bija.
Un jā, protams, nobraucos, un lietus, un viss kaut kas, un dubļi. Ej, tu nost. Es godīgi saku, šito kaut kā es negribēju, kaut ko tādu. Zini, esmu jau nogurs no tā, kad es nesaprotu, ko es rīt darīšu. Man smadzenēm tāds uzkārienis tagad ir riktīgs. Bet man jāpārvar tas ir. Man teikt jāpieņem lēmums nebraukt uz Rondu rītā un braukt prom uz Mursijas pusi, Mursija tāda. Un es atradu tur vienu vietiņu kalnos, kur var palikt klusi, mierīgi. Un tad doma, ka tur pavizināties. Un mierīgi varbūt pat 2 naktis tur palikt, vienkārši pa kalniem pavizināties. Un tad redzēs tā.